Šeit, lūk, lielais Nabas ezers. 11. augusts. Kempings. Mēģināšu tūlīt parādīt. Šodien braucu prom, tās ir mans mantiņas. Ir iespējams arī ar treileri atbraukt. Lūk, ārzemnieki atbraukuši, nu patās iekārtojās. Vai arī patīk jums telts, lūdzu, kā man. Ar sportu variet nodarboties. Paiesim tur vēl. Mazliet. Skaists labierīcības ar dušām. Ļoti skaists. Lūk, variet tīrēt mājiņas, tās tikai dažas. Otrā pusē ir pulku vairāk, tai mežiņā. Nezinu, neesmu aplūkojis, varbūt 5 reizes vairāk. Pardon. Tagad, te ir virtuve, leduskapis un jā, šobrīd pats izmanto leduskapi, lai atdzesētu limonādi. Te sportisti tiek aicināti, jauni, pusmūža vai veci. Lūdzu, bērniem, pusauģiem. Kas tas ir? Nu labi, gan jau viņi zina, kas tas ir. Lūk, bērniem, kur draiskoties. Ir platība, varena. Galvaspilsētas centrā nav zālīta tik perfekti nopļauta. Es neesmu reklāmists. Es šo gribu parādīt savai sievai, jo viņa šobrīd šeit nav. Lūk. Un ar saimnieces atļauju publicēšu kā publiski pieejamu video YouTube. Jā. Labi. Paldies, ka skatījāties. Brauciet. Kempings, Nabīte. Jūs viesmīlīgi uzņems. Atā. Kempings Nabīte nebija nemaz apskatījis. Tāpēc īsts papildinājums. Ja lai visu apskatītu, šis video materiāls iznāks pagāru. Reku pāvs arī iekšā. Neredz tumsā laikam. Labi. Un te var trenēties nākamie olimpiskie čempioni pludmales volejbolā. Aha. Nu, lūk. Jā, te tās mājiņas.
pulka. Tur aizmugurē 3 tik. Nu, lūk. Un te es ieturēšu mazu azaidu pirms ceļa. Šeit. Lūk. Nopērkam uz vietas atspirdzinošu dzērienu, protams. Jā. Arī vīriešiem atspirdzinoši dzērienu alus izskatā. Jā. Nu, vairāk sunīši ļoti draudzīgi. Jā. Paldies. Tas bija viss. Kempings Nabīte. Kvalitatīvs ūdens. Dziļurbums. Vai nevaru visu izstāstīt. Jo es arī visu nezinu. Biežāk jābrauc. Kaut gan es šeit braucu jau no 2004. gada. Bet tagad man bija 13 gadu pārtraukums. Teritorija kļūst plašāka vēl. Atā, nu gan viss. Atā.